Tātad šodien video par atkritumiem un atkritumu izmešanu Amerikā un Kalifornijā. Es esmu sataisījusi šeit reālo cūcību. Pārstrādājamās lietas ir papīrs, tad arī kartons, protams, plasmasas pudeles. Un ar produktiem ir tā, kad iepakojumi, ja viss ir iztērēts iepakojumā, iepakojums nav jāizmazgā pirms izmešanas. Viņi vienkārši ir jāiztērē līdz maksimumam, un tad vienkārši var mest miskastē, kas ir paredzēta atkritumu pārstrādei. Tā kā arī pat kreļuma un kefīra pudele nav jāmazgā. Tātad vēl pārstrādājamo lietu miskastē ies iekšā plasmasas maisiņi. Parasti bieži vien lielākoties ir tā, ka plasmasas maisiņus pārstrādāt nevar, bet kur dzīvoju es, viņus tomēr pārstrādā, bet viņus nedrīkst vienkārši iemest tāpat starp pārstrādājumiem atkritumiem, bet viņi ir jāsavāc caurspīdīgā plasmasas maisā. Visi plasmasas maisiņi jāsaliek iekšā un jāizsien ciet. Man liekas, man vajadzēs vēl vienu maisu, jo es nezinu, kā es to aizsiešu. Un tad plasmasas maisiņi ir pārstrādājumi. Tas ir ļoti pozitīvi, bet, protams, es nezinu, vai jūsu pašvaldībā, vai jūsu pilsētā ir šāda te programma, kas pārstrādā arī plasmasas maisiņus. Tā kā par to jums vajag uzzināt. Un vēl visstrakāk ir tā, ka nevar pārstrādāt tos materiālus, kuri ir tā kā saspiesti kopā vai salīmēti vai sakausēti kopā vairāki dažāda veida materiāli. Bet ir tā, ka ja šo te preci, ko jūs gribat izmest, var sadalīt, tad pavisam droši to var darīt. Šeit ir kaste, šis ir kartons un te ir plasmas. To plasmas daļu mēs vienkārši noplēsīsim. Un liksim pie maisiņiem. Un tad šo te mēs arī varam likt mūsu pārstrādājamajā miskastē. Mūsu mājai ir divas galvenās miskastes. Tā ir zilā miskaste, kas ir paredzēta pilnīgi visam, kas tiek pārstrādāts. Un otrs lielais pelēkais konteiners, kas ir paredzēts vienkārši tam, kas iet uz parasto izgāstuvi. Ir mājas, kur ir vēl atsevišķa zaļā miskaste, kas ir tieši kompostam. Tad vēl viens pats galvenais jautājums ir, kā visu šo var uzzināt un kā cilvēks var vispār saprast, kur viņam kas ir jāmet un kādas ir iespējas, ko kur izmest. Šī situācijā iniciatīva ir jāuzņemās pašvaldībai. Un mūsu pašvaldība ir to ļoti nopietni uzņēmusies, un ar katru rēķinu, ko mēs saņemam, es domāju elektrības rēķinu, mums pienāk vesela kaudze ar vēstulēm par to, kā pārstrādāt atkritumus, un vēl arī par dažādām citām tēmām, kā rīkoties, ja ir, piemēram, notiek vētra un pēkšņi cilvēki ir jāevakuē, vai ja pēkšņi nav elektrības un nav ūdens ilgu laiku, tad ko darīt? Un visādi šāda te sociāla tipa informācija. Tad apstīsim pāris galvenās lapas. Tātad šeit arī tādā zilā noskaņā ir vesela lapa par to, kas ir jāmet zilajā konteinerī,
kurš ir pārstrādes, viss, kas ies uz pārstrādi. Tātad uz pārstrādi galvenās lietas, kas ir metāls, plasmas, papīrs un, kā mēs zinām, celofāna maisiņi. Un vēl pavisam noteikti pie pārstrādājumiem skaitās elektronika. Tā kā jums ir, piemēram, elektronikas preci, jums nevajag viņu mēģināt izdemolēt pa metāla daļām un plasmas daļām. Jūs varat vienkārši ņemt visu to elektroniku un likt iekšā miskastē. Jā, un tad, protams, ja gribu tā konkrētāk uzzināt, tad ir jālasa pats papīrs. Tā kā šis ir ļoti labs veids un tāpat interaktīvi ar bildītēm, kā informēt savas pilsētas iedzīvotājus par iespējām. Tad, un te ir arī rakstīts šī pelēkajā lauciņā tās lietas, kuras nevar likt pārstrādes konteinerī un kuras ies diemžēl ies uz parasto miskasti. Kaut arī ļoti daudz lietas tiek mūsdienās pārstrādāts, ir vēl joprojām ļoti daudz lietas, kuras netiek. Parastajā miskastē pavisam noteikti iet iekšā plutoplasts, kas jau, kā jau ir zināms, diemžēl. Tad var sakot, gaismas lampas iet parastajā miskastē. Un vēl ļoti interesanti ir tas, kad saplēsti trauki arī iet miskastē. Kā stiklu var pārstrādāt, varbūt tās, ja tas šķīvis ir stikla, tad viņu varētu likt pārstrādes kastē, bet, ja tas ir parastais porcelāna vai māla trauks, viņam ir, diemžēl, jāiet parastajā lielajā konteinerī, kurš ies uz izgāstuvi. Tā kā, lai cik mums vajag laimi, varbūt neplēsīsim traukus bez vajadzības. Ko likt komposta kastē, kas mūsu mājai, diemžēl, nav, bet citiem ir. Un atkal tiem, kuriem ir privāti mājas, tiem ir vēl vieglāk, viņi var paši savu kompostu taisīt, un es zinu, ka daudz Latvijā taisa. Bet arī pat laikā es zinu, ka privāta mājā arī Latvijā ir tā, ka nav šīs te iespējas tā, ka tev ir divas miskastes, un viena ir pārstrādājumā miskaste, viena ir izgāstuve, un te to kompostu tu pats vari, tā kā, ja tev ir māja, tev ir dārs, un tu vari tā kā pats viņu pārstrādāt. Bet, diemžēl, lielākoties Latvijā tā ir privāta māja, tad tas viss iet vienā miskastē, un visdrīzāk viss arī iet beigās uz parasto izgāstuvi. Protams, es zinu, ka ir cilvēki, kas paši mēģina cik vien var maksimāli, ņemsim papīrus, sadedzināt kamīnā vai ugunskurā, un tad, lai vismaz kaut cik samazinātu šo te daudzumu. Tad ir vēl viena lapa par to, kur izmest ķīmiskos atkritumus, pieņemsim baterijas un vēl visādas ķīmiskas krāsas un dažādas lietas, eļas ķīmiskās. Un šī gadījumā tas nedaudz sarežģītāk, jo te ir minēta precīza adrese, uz kuru ir šīs mantas jāved un jāatstāj. Diemžēl es nevaru kaut kur pie mājas izmest. Un tad vēl bija ļoti interesants vēl viena atsevišķa lapa par to, kā izmest zāles ar noticējušu termiņu. Un arī šī gadījumā viņas nevar mest, kur grib, un mājas miskastēs nevar mest, viņas ir jānes uz aptieku. Bet es esmu diezgan pārliecināta, ka šī pati programma darbojas arī Latvijā, un ka Latvijā arī var zāles aptiekā, vecās zāles atdot aptiekā pakaļ, un tad viņi attiecīgi pareizāk pārstrādā viņas, vai izmet laukā vismaz pareizāk. Un pats galvenais, kas te rakstīts, kad zāles pavisam noteikti nevajag slīcināt toaletes podā, jo šis bieži vien šis notekūdeņi, viņi it kā tiek attīrīti savā līmenī, bet ar šiem medikamentiem, un kas var būt ļoti sarežģīti pēc savu ķīmiskā sastāva, bieži vien viņus nevar 100% attīrīt, un tad šis ūdens tiek, kā saka, ielaists dabā, kas ir it kā nedaudz attīrīts, bet viņā vēl var būt iekšā šīs zāles, kas var būt ļoti, ļoti negatīvi dabai un dzīvniekiem. Otrā pusē šeit ir
kā izmest atkritumus, un otrā pusē ir ielūgums uz koncertu, bet tas jau bija pagājuši gadu. Tā kā pašvaldība šādi te komunicē ar cilvēkiem. Vēl viena baigi foršā lieta, kas ir tas, kad var nopirkt miskastes maisus, kas ir taisīti nevis no plasmasa, bet no augiem. Šī gadījumā šis miskastes maiss ir taisīts no kukurūzas, bet es esmu redzējusi arī tādus, kas taisīti no kartupeļiem. Un esmu ļoti sajūsmā par šiem te maisiem, jo šie maisi ir taisīti no augiem, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka viņi sadalās. Jūs domājat, nu labi, viņi sadalās, varbūt tās, plasmas maisa ar gan jau, ka par laiku sadalās, jo viss jau ir svarīgi, cik lielā ātrumā viņš sadalās, jo viss sadalās kaut kad agrāk vai vēlāk. Bet ir tā, ka ja jūs ieliksiet šo te maisiņu miskastē, un tad sametīsiet daudz tā kā pārtikas atkritumus, kuriem ir suliņa iekšā, un atstāsiet to miskasti neizmestu uz nedēļu, tad, kad jūs ņemsiet to miskasti ārā, viņai jau būs caurumi, kur ir sākuši, kur jau šis maisiņš ir sācis sadalīties. Un tātad burtiski, ja viņš jau pēc nedēļas sāk sadalīties, es domāju, ka pēc mēneša šī maisiņa jau gandrīz vairs nav. Tā kā man liekas, tā ir brīnišķīga ideja, tā ir brīnišķīga alternatīva parastajiem plasmasas maisiņiem. Viņi ir salīdzinoši nepopulāri arī šeit, bet tiem, kas ļoti vēlās, viņus var iegādāties. Un es domāju, jo vairāk cilvēki viņus pirks, jo būs labāka cena, būs lielāka konkurence, un es ceru, ka pēc pāris gadiem šādi te maisiņi būs burtiski norma, un arī pārtikas produktiem maisiņi būs taisīti no šāda te materiāla, un kad taisīt maisiņi no šiem te naftas iegūtajiem materiāliem, kas saka, vai galīgi nebūs norma, nebūs pieņemams, un kad tos maisus pirks tikai kaut kādā īpašā gadījumā. Tos maisus arī ļoti var atšķirt, jo tā, ka viņus patausta, viņiem nav tā riebīga asā tekstūra, sajūta, kas ir parastajiem plasmasas maisiņiem. Viņi ir ļoti mīksti un pat patīkami aiztikt viņus. Brīnišķīgs produkts, kuru patiesībā es neesmu redzējis Latvijā, un es neesmu redzējis pat vispār Eiropā. Es nesaku, ka nav, es saku godīgi, es nezinu, bet es tādā vienkārši ieejot jebkurā pārtikas veikalā, es neesmu redzējusi, kad var iegādāties šādus te maisiņus, kas ir izgatavoti no produktiem. Man liekas, ka šis ir ģeniāli. Tagad mēs atrodamies pie mana mazā kafijas stūrīša, kur es taisu kafiju katru rītu. Un tagad būs arī stāsts par to, kad kompānijas arī var uzņemties iniciatīvu savu izgatavoto produktu pārstrādē. Jo ir tā, šī ir Nespresso kafijas mašīna, un viņu izmanto ar kapsulām. Zinu, ka viņas Latvijā arī ir nedaudz populāras, bet ir arī citas mašīnas. Un, vārdu sakot, ir tā, ka tad, kad kapsula ir izlietota, izstās šādi, un viņa jāmet miskastē. Bet ir tā, ka ja jūs viņu izmetat parastajā miskastē, tad viņa vienkārši dodās uz izgāstuvi, un tas ir arī viss. Un viņa netiks pārstrādāta. Bet ir tā, ka Nespresso ir programma, kurā viņi katram savam klientam, kad jūs nākat pirkt kafiju, iedod speciālu maisu, kuru piepilda ar šīm te kapsulām.
tad nes apakaļ uz Nespresso veikalu. Es zinu, ka Latvijā nav oficiālais Nespresso veikals, tā kā es diez vai šī programma darbojas Latvijā. Bet gan jau, kad būs kādu dienu šīs te oficiālais Nespresso veikals un būs iespēja pārstrādāt. Un tā tad ņemam šīs te kapsulas un metīsim iekšā šeit speciālajā Nespresso maisiņā. Un tad, kad maisiņš būs pilns, ka tā reklama pastīties vēl nav, galīgi nav pilns, bet tad, kad maisiņš būs pilns, tad es nesīšu šo maisiņu atpakaļ uz Nespresso veikalu, un šī Nespresso veikalā viņi savāc visas kapsulas, un tad pēc tam viņi ved uz viņu savu pārstrādes cehu, kur viņi sadala šo te metālu no kapsulām, atdala un izber kafiju, un metāls tiek pārstrādāts, bet šī te kafija iet kompostā. Tad mēs atrodamies mājās, bet pavisam drīz iesim ārā un apskatīsim, kā miskastes izskatās un kur mēs ko liksim iekšā. Tagad esam mājas pagalmā un redzam šīs te zilās miskastes un zaļo miskasti, kas ir lapām un koku zariem, dārza atkritumiem. Esam klāt pie miskastīm. Tā šitā ir super pilna. Tā mums varētu derēt. Un šīs te ir atkritumu pārstrādi. Tas, kas iet uz atkritumu pārstrādi. Plasmas, papīrs, metāls un stikls, plasmasas maisiņi un elektronikas iet šajās zilajās miskastēs. Ņujorkā mums bija tā, kad bija divas pārstrādes miskastes, un vienā tika likts papīrs, un otrā stikls un metāls. Bet šeit mums ir tā, ka visu liek vienā pārstrādes miskastē. Un šis ir lielais parasto mēslu konteineris. Un šis ir konteineris tiem mēsliem, kas ies uz izgāstuvi. Ļoti smirdīgs. Es teicu, zaļā miskaste ir dārza lietām, bet nezinu kādēļ kāds ir iemetis plasmasas pudeli. Izņemsim un ieliksim zilajā miskastē. Rukši.